Labdien. Mēs no vecāku sabiedriskās kustības dzimta 27. martā mēs jums adresējām. Jā, bet man ir sēdis, atvainojas, 12. Ļoti ātri. 4 Tad jautājumi. nekas, ka es neiebalsošu kādu likumu, nu jā, 4 protams. dienas palika, vai jūs taisties atbildēt uz šo vēstuli? Es apsveru tādu iespēju, es padomāšu. Ja būs laiks, bet tagad man ir sēdī jāiet. Paldies jums. Nu, man ir Ļoti īsi, 12 viena minūte. komisija. Mēs esam no vecāku sabiedriskās kustības dzimta. 27. martā mēs katram deputātam personīgi adresējam vēstuli, kurā lūdzām atbildēt uz 4 jautājumiem. Ir atlikušas 4 dienas, vai jūs grasaties atbildēt uz šiem jautājumiem? Es tagad uzreiz neatceros, parasti viss frakcijā iesūtītie jautājumi tiek atbildēti. Personīgi tika adresētas vēstules katram deputātam. Man liekas, ka viņai tika gatavota atbilde. Es precīzi neatceros, vai viņi ir nosūtīti jau, bet viņi tika gatavoti. Tas bija par visiem tiem jautājumiem. Par 4? Jā, to es atminos, jā. Vai jūs atbildēsiet personīgi? Vai esat pret vai par? Nē, nu tur, manuprāt, ir pašsaprotams tās atbildes. Nemaz tik pašsaprotams? Nē, nu mūsu frakcijā, es domāju, tur ir pašsaprotams. Labi, tad mēs gaidām no jums katra atsevišķu atbildi, nevis no frakcijas. Ļoti gaidām. Jā. Paldies viss. Mēs esam no vecāku sabiedriskās kustības dzimta. 27. martā mēs jums adresējām vēstuli. Palikušas 4 dienas, ko atbildēt katram personīgi. Vai jūs grasaties atbildēt uz šo vēstuli? Paldies. Jā. Mēs esam no vecāku sabiedriskās kustības dzimta, un 27. martā mēs katram deputātam personīgi esam iesnieguši vēstuli, kurā uzdevām 4 jautājumus, jāatceraties. Īsti paliek 4 dienas atbildēšanai. Ir jautājums, vai jūs grasaties atbildēt uz šo vēstuli? Es neatceros konkrēti, kādi tur jautājumi bija iekšā. Bērnu seksualizācija, gendera reformām, viendzimumu laulību popularizēšana skolās. Un vecāku varas aizstāšana. Jā. Droši vien, ka jūs saņemsiet tad atbildi, ja jūs esat iesnieguši, jā, jo mēs parasti neatstājam. Jā, visu labu. Sabiedriskās kustības dzimta 27. martā mēs katram deputātam personīgi adresējām vēstuli, kur lūdzām atbildēt uz 4 jautājumiem. Ir atlikušas 4 dienas, vai jūs grasaties atbildēt? Es grasos atbildēt, grasījos atbildēt un droši vien atbildēšu, bet, manuprāt, ja es precīzi atceros, uz 2 jautājumiem ir ļoti grūti atbildēt ar vārdu jā vai nē, jo zem tā prasās paskaidrojums. Ir paskaidrojumi pielikumā. Jūs izlasījāt arī pielikumus, kas bija pielikti pie vēstules? Nē, manā rīcībā ir tikai vēstule ar konkrētiem jautājumiem. Tur bija arī pielikumi? Nu, acīm redzot, tad viņi nav nokļuvuši līdz manīm. Jūs varat man iedot šo vēstuli ar pielikumiem, mēs to līdz varam izrunāt. Ja sūtīsim pa e-pastu. Jā, halo. Saistībā ar tiem jautājumiem, jā? Bet jūs jau tos jautājumus zinat no valsts. Tos jautājumus mēs zinām, tikai tas jautājums, ka tur bija 4 arī pielikumi katram jautājumam, lai to saprastu jautājumu tā plašāk, jā, iepazīties ar to informāciju. Nonāca šie 4 jautājumi un ar norādi, ka atbildēt jā vai nē. Par vai pret, un viņi bija visi, bet pielikumi bija piesprausti ar stepleru, visi klāt, tāpēc... Pa 2 lapām katram jautājumam vēl. Jā, mēs varam vēlreiz varbūt sūtīt pa e-pastu, lai, dublētu vienkārši. Jā, varat aizsūtīt. Jo svarīgi ir izlasīt. Mēs to visu liekam mūsu mājaslapā, katram deputātam pretī, ko viņš ir atbildējis, tas arī mums tur ir norādīts mūsu vēstulē, tāpēc mums svarīgi, lai jūs rakstiski Bet tur tiešām bija vismaz viens jautājums, kur nevar atbildēt. Vismaz es nevaru atbildēt par vai pret, man ir nepieciešams komentārs. Jā, varbūt tos pielikumus izlasīt. Nu labi, tad atsūtiet lūdzu. Labi, paldies. Mēs esam no vecāku sabiedriskās kustības dzimta. 27. martā mēs iesniedzām katram deputātam no mūsu organizācijas personīgo vēstuli, kur bija ar 4 jautājumiem un palikušas 4 dienas atbildē, vai jūs grasaties atbildēt uz šo vēstuli? Ņemot vērā, ka visas vēstules vienādas frakcijas vārda, deputātu vārda atbildes frakcija, būs viena atbilde no frakcijas. Bet tur bija rakstīts, ka mēs gribam dzirdēt tieši katra deputāta atsevišķu atbildi, jo tas nebija adresēts ne politiskai partijai, ne frakcijai. Mums bija svarīgi tieši zināt katra deputāta personīgo viedokli. Ņemot vērā, ka šī vēstule, manuprāt, neatiecas uz maniem tiešiem pienākumiem, mēs uzticam saviem kolēģiem frakcija, kas sniedz atbildi. Nē, vārdu sakot, mēs to izskatām frakcijā, to jautājumu apspriežam. Tas nav tā, ka mēs vienkārši izdomājam un pasakam, ja? Jo jebkuru jautājumu, ko jūs uzdodat mums deputātiem,
Es neesmu visos jautājumos ļoti kompetenti arī. Man ir jāstudē, jāskatās varbūt mēnesi, lai jums precīzi atbildēt tā, kā ir, jo jūs nevarat iedomāties, par ko tik nepajautā. Ja? Nu, par dzimstību, par azartspēlēm, par visu kaut ko. Bet, ja jūs man tagad konkrēti jautātu kaut kādu jautājumu, es jums uz viņu atbildētu. Nu, piemēram, mums interesē tad jūsu personīgais viedoklis par viendzimumu laulību un attiecību popularizēšanu skolas iestādēs un bērnu dārzos. Ko jūs varat atbildēt? Es esmu pret popularizēšanu un sirdī es arī esmu pret šīm laulībām viendzimumu kā tādām, bet man ir ģimenē meitas jaunas, kuri jau skatās savādāk uz tām lietām. Es esmu iemācījusies šeit, esot šajā mājā, zināmu toleranci, saprast arī citus, iedziļinātos viņu jautājumos un kaut kur arī nenoliegt varbūt. Atbalstīt noteikti ne, bet kaut kur nenoliegt arī prast. Vai jums neliekās, ka tas jēdziens tolerance šobrīd ir izstiepts tik plaši, ka zem tā jēdziena var šobrīd palikt da jebko vispār? Jā, es tieši tā arī domāju, kā jūs to sakat, bet visādā ziņā nevar noliegt visus viedokļus. Es esmu ķīmiķis pēc profesijas, ja, un ir tāds Einsteina vienādojums, kas ir relativitātes teorija, un jebkurā gadījumā katrs skatās no sava atskaites punkta, un katrs redz to nedaudz savādāk. Un bieži vien ir ļoti grūti diskutēt ar cilvēkiem par kaut kādu jautājumu, jo viņš skatās tieši no sava atskaites punkta, un viņš redz pavisam savādāk. Un radīt viņam pretējo pārliecību un uzspiest savu viedokli, tas arī nav nemaz tik vienkārši un jautājums vai pareizi reizēm. Jā, es saprotu, ka šie ārzemju visi fondi patiesībā priekš tam arī tiek radīti, lai mūsu sabiedrībā radītu kaut kādas zināmas savas attieksmes, pārliecības un tam līdzīgi. Ne jau cita iemesla pēc viņi ir. To fondu tiešām ir ļoti daudz gan par laulībām, gan, teiksim, arī par krīzēm, par kariem, par jebko jāsaka. Un tas viss mūsu sabiedrībā tiek uzspies. Un ļoti grūti šai informācijas telpā cilvēkiem ir orientēties. Es domāju, ka pamatā tam visam ir pirmkārt ģimenes audzināšana, kā mēs ģimenē savus bērnus audzinām, kādas vērtības mēs pamatā ieliekam. No tā mēs arī esam drusku aizgājuši projām un bieži vien uzskatām, ka valsts, skolas un tam līdzīgi ir tās vainīgās. Pamatā, es domāju, tomēr ir jāuzņemas atbildība arī ģimenēm, kas bieži vien paliek novārtā. Ja? Un otra lieta, kas, protams, es esmu katoļticīgs cilvēks un es neesmu par viendzimumu laulībām. Ja? Es varbūt iecietīgi skatoties uz to, tā publiski nenoliedzu to un nenoniecinu tās puses cilvēkus, ja? Bet visādā ziņā man vienmēr rada izbrīnu tas, kāpēc, teiksim, tie praidi notiek, tie gājieni. Ja jūs gribat, jūs dzīvojiet savu dzīvi, es dzīvoju savu dzīvi, bet nevajag viņu publiskot, ja? Palieciet pie sava un es nenoliekšu jūsu, kā saka, iespējas, jūsu vēlmes, jūsu dzīvesveidu. Cienīšu jebkuru, ja, jo katram ir savāds un pieredze ir dažāda un dzīves tās situācijas ļoti dažādas, bet es nevaru saprast, kāpēc es jādara klāji. Tas apmēram būtu arī, ka pretējās laulības arī staigātu lūk mēs ar vīru un stāstītu, kā mums pagājušā naktī bija labi vai savādi. Tas ir muļķīgi, vienkārši absolūti nevienam nevajadzīgi, ja, bet, diemžēl tā situācija ir tāda visā pasaulē, ka droši vien mums jābūt gana stipriem katram savās pozīcijās, bet, protams, likuma kārtā un tādā ļoti saprotošā attieksmē.